Šodien zālē skan dažādi viedokļi, dažādas partijas un dažādas prioritātes. Tas ir normāli, tā strādā demokrātija. Bet psiholoģijā ir arī tāda sena doma. Cilvēks visu mūžu meklē dzīves jēgu. Un bieži šī jēga kļūst ļoti konkrēta tajā brīdī, kad cilvēks uzņemas atbildību par sevi, savu ģimeni, saviem bērniem, savu valsti. Un es esmu pārliecināta, ka ir kaut kas tāds, par ko mēs šeit varam visi vienoties. Un vairāk vai mazāk esam viensprātis. Tas ir par mūsu bērniem un par demogrāfiju. Un es šodien negribu runāt un veidot šeit politiku, bet konkrēti runāt par faktiem. Demogrāfija, izglītība un veselība – tie nav trīs atsevišķi jautājumi. Tas ir viens stāsts par valsti, kurā ir vērts dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. Eiropā kopš 2012. gada katru gadu mirst vairāk cilvēku nekā piedzimst. Latvija nav unikāla. Dzimstība Eiropas Savienībā šobrīd ir ap 1,3 bērniem uz sievieti, lai gan patiesībā paudžu nomaiņai ir nepieciešami vairāk kā 2 bērni. Tas nozīmē vienu, arī Eiropā sabiedrība noveco un sarūk. Un te noteikti ir daudz jautājumus, kuriem mēs šeit atbildes varbūt zinām, bet nav tik vienkārši tās risināt un atbildi tūlīt arī mēģināt, vai finansēt, vai teikt, ka to mēs varam tūlīt izdarīt. Bet demogrāfija nav tikai sociālās politikas jautājums, tas ir valsts drošības un nākotnes jautājums. Un šeit es gribu novērtēt ministru prezidents un valdības izdarīto, un arī ministru prezidenta Evika Siliņa vienmēr ir uzsvērusi. Demogrāfija ir viena no Latvijas ilgtermiņa prioritātēm. Un valdības rīcībā šī prioritāte ir un tā tiek īstenota. Mēs runājam par paveikto, redzot un vērtējot soļus uz priekšu. Ģimeņu atbalstam esam papildus piešķīruši 48 miljonus eiro. Bērna piedzimšanas pabalsts palielināts līdz 600 eiro. Bērna kopšanas pabalsts līdz 298 eiro. Esam saglabājuši vecāku pabalstu strādājošajiem 75% apmērā, un šeit jaunieši un ģimenes saka, ka iespējams vajag saglabāt 100% apmērā, un pie tā, ja tā, ir jāstrādā. Un sarunās ar ģimenēm, jauniešiem, tiem, kas plāno bērnus, viņi saka, jā, šis ir labi, tas mums ļoti palīdz. Taču pabalsti vien nav atbilde. Veselības aprūpe šobrīd veido 10,6% no valsts budžeta izdevumiem. Tas ir solis pareizajā virzienā, taču mums ir svarīgi izmērām rezultāti, cik ātri cilvēki saņem palīdzību, cik agrīni tiek atklāta slimība. Un es šeit vēlreiz gribu uzsvērt arī to, ka mēs esam uzsākuši šo bāsiku iniciatīvu – agrīnu attīstības traucējumu diagnostiku bērniem. Jo problēmu, ko atklāja laikus, var risināt. Problēma, ko palaiž garām, tā daudz dārgāk maksā bērnam, ģimenei, valstī, un katra saulēcīga diagnoze nozīmē ne tikai glābtu veselību, tā nozīmē arī saglabātu dzīvi. Un vēl ir viens skaitlis, par kuru es gribētu runāt, un šo aktualizē veselības ministrs Hosams Abu Merī. Un tas ir par to, kā šobrīd skolēni, cik procentu skolēni ir ar nomāktību, tie ir 29,6%, cik reiz cilvēkiem tādā pusauģa vecumā ir sajūta par to, ka viņi ir depresijas stāvoklī, un 2 no 3 skolēniem Latvijā guļ mazāk par ieteikto, un šeit atkal jaunā vienotība, valdība, kā viena no prioritātēm ir arī izvirzījuši šo sociālo mediju ierobežošanu, bet šeit Latvija nav viena, mums ir jāstrādā kopā ar Eiropu. Šis ir solis, ko spērsim un kas ir jādara. Es lūdzu apvienot laiku. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Un es gribētu teikt, ka šī bērnu un jauniešu garīgās veselības pakalpojumu pieejamība un stiprināšana visos reģionos ir iestrādāta jaunajā skolu finansēšanas modelī. Jāstrādā pie tā, lai mums būtu šie speciālisti, jāpilnveido uzņemšanas, jāpilnveido universitāšu programmas, bet šis ir mērķis, uz ko mēs ejam, uz ko mēs strādājam. Un demogrāfijas kritumi jau neaptur tikai pabalsti. Cilvēki paliek tur, kur jūtas droši, kur ir pieejams ģimenes ārsts, kur bērnam ir laba skola, kur valsts dod iespēju izvēlēties nākotni, kur ir atbalsts bērnu pieskatīšanai, un šī arī ir viena no premjeras iniciatīvām, kas patiesībā ļoti bieži tiek sarunās uzsvērta, cik tā ir svarīga. Un mēs runājam par aizsardzību, un tas ir viens no galvenajiem šobrīd mūsu ieguldījumiem, un tas ir pareizi un nepieciešami. Taču Latvijas stiprums nākotnē izriet ne tikai no tā, cik labi mēs sevi aizstāvam šodien, bet arī no tā, cik daudz bērnu mēs izaudzinām, cik labi mēs viņus izglītojam un cik veseli viņi ir. Ieguldījums bērnos, protams, ir ieguldījums valsts drošībā un nākotnē. Demogrāfija ir nacionālā drošība, to jaunā vienotība sola un pilda. Paldies!